Ir. Atklāsam uz ūdens. Cik labi atkal var būt uz ūdens. Pierūvēsimies tu bišķi. Bišķīt vējiņš. Pēc kopsumā visu baigi labi. Ideāli bišķiņ vējiņš ir labs. To jau mēs zinām. Uzvilksim cimdiņus. Grādi kaut kādi 6. Grādi kaut kādi 6 kopā. Ir apmācies atkal. Ir rietumu vējiņš, spiediens ap 11 ritīgi nokritās. Šodien varbūt pārmaiņas pēc uzliksim kaut ko citu. Es šodien domāju mamā tādu divjātauru. Šito te metīsim šodien. Savage Gear divjātors. Šitots te. Jo zeltainā krāsa šeit ļoti labi strādā. Un jums ir gulpīja. Zeltainās krāsas sevi šeit, šajos. Šodien nekā cita baigi savādāk. Man nav vienīgais, ko es jaunu paņēmu, ir divjātors. Sen nebija mests, gribējās pamest. Gribējās kaut ko uz viņu noķert. Pagājušajā gadu rudenī viņš bija foršs. Viņš arī pavasarī bija šodien foršs. Nav labs sākums. Pirmajā reize varbūt tik agresīvi šito nevajag spēlēt. Es jau aizmirsu visu laiku tām gulpijām, tagad strādājot. Dosimies jūriņā tad uz galu. Lēpene ir pazudusi gan arī pilnībā. Es redzu, tur vēl tajā galā bišķīt ir. Tur vēl bišķi lēpene ir. Šito galu mēs izstrādāsim sākumā. Redzēsim, ko zīvi pat var teikt, ka es te strādāšu. Sagrieza mani tā. Man ļoti pārsteidz tas, man liekas, ka te pie tām zālēm ir ļoti sakls. Te pat pie laivas bišķi pātri izcēla. Nebija liels tāds pats maziņš mūdzītis. Gribēju tikko teikt, tepat pie laivas. Tepat pie lēpenēm, te liekas, ir baigi sekls, bet redzi, mazie mūģi te arī darbojās. Ilgi nebija jāgar, es domāju, viņš āķis nedabūja. Tā kā pazuda, nāks apakaļ vēlreiz muškai. Tepat pie laivas. Viņu jau, ko varēja redzēt. Mazais mūdzens. Šeit ir kāda aktivitāte šodien.
Oi. Aptinās. Sāk nāc šūs. Jāpcik. Jāpinam tīklā. Kaut kāda 55, 60, kaut kas tāds. 60 ir noteikti, bet baigi sēdusies. Pilna. Ātri nomērīšu, cik viņi ir. Jā, 60. Tā man saklumā bija. Kā zivs, es aiziešu uzmest pāris metienus uz saklo gala. Redzēsim, apkārt ceļā pie tā koka. Iemetīsim. Pastīsim. Varbūt kaut ko vēl varam piemānīt. Šodien it kā tāda pati diena, apmēram kā iepriekšējā, bišķi līmenis zemāks. Bet klusums. Tā tie spoti, kas pagājuši labi vēņš, tikai rietumnieks, pagājušais bija dienvidu rietumnieks. Te arī viss ir ar lēpēm, vasarā aizaut, nekad nevar iemest. Bet es baigi neesmu dzirdējis, te asari ņemās par šito galu. Te es esmu asaras noķēris. Līdekļu šitajā galā nevienu reizi neesmu noķēris. Mās, ka man šito ar kātu ir jāģērko. Tāpēc man to mazāko izmēru. Patīk nedaudz labāk strādāt, jo viņu var ar spoli noģerkot. Šito tikai tad, kad ir riktīgi nostiepta. Bet, ja ir kaut nedaudz kustība, viņš pazaudē savu spēli. Kāpēc man likās, ka tur bija sekotājs? Es gan neredzēju, man nav saules, parastās brilles uzvilku. Gribējās pārmaiņas pēc redzēt arī to, ko es metu. Ko es metu? Es īstenībā nesaprotu, ka es uzliku lielāku mānekli. Ja parasti jau, ja necerās, tad liek mazākus. Bet nē, man vajadzēja uzlikt lielāku. Es zinu, kaut kā tā intuīcija man teica. Dažreiz tā, ka intuīcijā jāklausās. Baigi tuvu es te esmu. Oi, juhaidī, aizskatījos. Tur vēl kaut kādās mēslos ierāk. Vēl telefons man zvana. Kas te tagad notiek, jā? Es neteicu, ka tur pie tā koka neviena nesēž. Un tas ir pilnīgi nesaprotams. Opa! Tā ir zīve. Kaut kas tāds arī bišķīt normāls izskatās. Nav tur galīgi sītīta. Okay. Naču. Paltināja.
Nav tik liela, kā bija pirms tam, bet ir ok. Atkal. Lina acī. Ārpus mutes āķi. Viņas te tādas tā kā pusaklas man dažreiz liekas. Smukuli. Bet ir labi. Tā, nu, nomērīsim. Tu tagad man tad nedomā. Pigošs taisi. Tak. 60 atkal. Es varētu ņemt viņu. Vai jāpaņem. Ja jau bija izdomājis. 60 tad paņemšu. 3 gulbji. Romantičnīs. Ar gulbjiem fonā. Nu, davai, noķersim līdeku ar gulbjiem fonā. Man likās, ka viņi jau aizlidoja. Bet laikam nē. Laikam es kļūdos. Tas bija zāles. Man jau likās. Man liekas, ka viņas tur izraustīja. Iespējams, ka tā bija cope. Dievs vien zina. Tur pat tās pļunkšķis bija. Sēž viņas tajās niedrēs. Un visas copes man šodien bijušas ir gar niedrēm. Tās jau arī bija pie niedru mazu tādu čumurīšu. Jā, tas ir jaunais gulbītis. Izaudzis. Abi jāliek mierā, jāiebrauc upē. Šitā nav baigā jēga mētāt, ir baigās zāļu paklājs apakšā. Tagad ūdens līmenis vēl nedaudz ir lejā. Es ļoti apšaubu, ka vispār kaut kas ir. Te interesanti, tā jāapskatās. Viņa no turienes, man liekas, izlīda no tā mazā midzenīša. Vai arī viņa kaut kur maliņā sēdē, tur kaut kāda ietecīta vai kas ir. Man liekas, ka viņš sata kopā ar to blakus esošo. Un noteikti, ka līmenis bija augšā, tad tur varēja zivtiņu izpeldēt cauri. Un tad viņa tur sēdēja. Tagad jau Dievs vien zina, kur viņa tagad aizpeldējas. Es viņu sabiedēju, viņa iespējams kaut kur uz grunts sēž, atskopjās. Pietiks tā kā lasīt šo vietu. Aizītiesim vēl tur vienu. Zāls. Jāpaņem kāds vienot. Un braucam. Apakaļ ceļā noiesim gar to zāļu puduri. Redz, vienu tur izmānīja. Nē, viņas copi ir šodien. Kad bišķi vairāk jāstrādā pie viņām. Nē, te īstenībā vienmēr pie viņām jāstrādā. Te īstenībā nekad nav tā, kad vienkārši var mētāt un vilkt. Tagad es nesen skatījos. Nu kā nesen tikko ielic. Copis garšas video. Vienkārši. Tas bija Norvēģijā, laikam, pie jūras copa. Es vienkārši 300 līdeks vienā dienā. Tik met un velc. Grūti iedomāties. Labi, tur nekāda izmēra baigie nebija līdz 60 centimetriem. Tādu, ko es tagad izvilku, tas jau bez maz vai tur trofeja. Bet tā, šeit mēs bišķīt paliksim, un te mēs iemetīsim. Tā. Šeit mēs iemetīsim. Man šeit ir bijusi 60 arī. Sēž te atstrāvītē. Tā jau iemet. Eku tas man slikne. Neslikts spotiņš liekas. Straumi ir uz turienu un vējš ir pretēji straumē.
Man likās, ka tās bija zāles. Bet nē, tas bija maziņš razbainieciņš. Nu, tik maziņa, man liekas, ka es neesmu nekad noķējusi. Skrien. Paņū. Te visur rekur lēpens, man liekas, te ir super sekls. Jā, to mazo, viņš tā kā šitā zāle viņš jutās. Precīzi tāpatās. Interesants kaut kāds šitais. Nezinu, te kaut kas lielāks tur vai dzīvo. Gan jau, ka dzīvo. Kad viņš liksies. Tas bija kaut kas labs. Tas bija kaut kas labs. Tas bija kaut kas lielāks. Nīna. Tīzli paņēmēs pašas astītes noteikti. Pamēģināsim vēlreiz. Adrenalīns pa visu ķermeni pāršalts. Var paskatīties, šitā zāle man visu vairāk tracina. Viņa nav grūti noņemt, bet kad viņa aizķerās, viņa neplīst tā ar stiepienu nost. Viņa tā kā rāvieniņa plīst, un es vienmēr piecērtu riktīgi. Man ir bieži bijis tā, kad es aizķeros aiz tās zāles un iemetu kokā. Uzreiz pēc tam ir koks, viņi tur aug bieži vien ar kaut kādām kokiem. Nezinu, kas tā pa zāli ir reāli kaitinoša zāle. Tā ir tā, kas man visvairāk liek domāt, ka man Sofija lēpeni es atpazīstu. Bet, nu, bija aktivitāte šeit, līdz ar to mēs metīsim šitam. Būs prieks, ka redzēt, ka tās ir līdaks. Tas liels. Bet no zālēm ar paiko kaudze. Mazais razbainieks. Un tu jau izties pēc kaut kā tāda, ko es esmu kaut kā dabūjis. Nu, maziņās. Nakārīti. Kaut kas jau noķerās, vēl. Pieēdies jau riktīgi ir priekš savu tētuks. Aizgāju. Bija uzliek cits māneklis. Moš šito te sūdīgi redz, es nezinu. Jāsaka kaut kas pilktais. Princese. Viņš redzēs labāk. Tas džekiņš. Iemetīšu vienu tur, lai tā nedaudz atpūšās.
liels nebija, bet ņēma. Tāpat tās. Tur grūti iemest ir zāļu mutuļi. Viens pēc otra. Domāju, ka viņi otrais neuznāks augšā. Šeit resursi visi nav. Viens zemēriņš šitajā vietā, un viens čakarējiens. Divreiz tas izskatījās varbūt čuču lielāks. Tas pats vienmēr, man liekas, bija. Nekas liels tāk. Jālien krastu. Pa turieni. Tagad ūdens līmenis zemē. Baltās jūs reku dzīvojās pie paša krasta. Velkamies augšā. Tāds lūka visu izrakņās ir. Laikam jau pa turieni arī jālaižās mums. Tagad ar tām jau ziemas apģēroja. Šitas vairs nav tik vienkārši. Vasarā šitas ir pupu mīzes. Vasarā šitas ir pupu mīzes. Redzēsim, kas darās šeit. Vai daudz laik netērēt. Metiens. Un aiziet strādāja. Jāzūt cimdiņi laikam sāk vēsīgi palikt, kad maģi sāk salt. Cerams, ka te varēs pārbraukt pāri. Ka līmenis ir lejā, te parasti jārlien pāri ar kokiem. Bet tā, ka bija viss tie līmenis augstā, tos kokus bišķīt izdzenāja. Koku višķi izdzenāja, līdz ar to ir vieglāk tikt pāri. Tas jau kaut kas bišķi nesliktāk. Paņēma, tomēr izlīda. Jā, tagad pats atāķējās. Tas man patīk. Cimdi. Tā jau bija kaut kas smukāks, jo pēc svariņa varēja just, ka... Bet jā, spola būs jāsēļ jau riktīgi jau šitos laikapstākļu. Nu, rē. Cīnītāji. Šito laikam es paņemšu. Dzīvojās viņas te pa sēklam. Jāpamēr tā muška vēl. Tieši tikko teicu, ka man šitas dīts galīgi sūdīgs ir. Bet nu, nav tik traka. Ir. Viņa vienreiz atnāca pakaļ, un es viņu uz otru pusi piecirtu. Viņa pati sevi atbrīvos. Dūlīt ārpus acis. Ai. Nečur.
dzīve. Man telefons. Nav nevainas, jālaiž. Ej. Aizgāja. Manuprāt, šitā gūpriela arī ir tas noslēpums. Šodienas copē jāaiziet būs uz otru dīķi, atkal šitā jāapmētā. Jo jā, tās gūpijas visas labi strādā, tikai ir dienas, kas strādā specifiskas krāsas viņām. Kas ir dīvaini, jo man liekas, ka tas ir vislielākais mīts tieši par tām krāsām. Jo man liekas, ka līdekļi jau viņi neredz krāsas, viņi redz kontrastus noteikti. Tumšāks, mazāk tumšs, varbūt arī tas arī to lomu spēlē. Nevar jau zināt. Tāda minēšana. Vai jāielādē tajās zālēs. Būs interesanti, ja paņems. Nē, tur pa daudz vēl ir aizaudzes. Te nav. Tur kaut kāds koks ir. Es jau domāju, kas tas pa milzi man paņēma. Man reāli likās, what the hell? Tāds cirtiens pēkšņi pa kātu. Viss kāds ieliecās, āķi nesaliecināja. Labi, aizbraukšu atpakaļ uz otru dīķi. Dažreiz šitie pudurī tā ņemās zivs. Arī nākās. Laikam jābeidz sāk tā pamatīgi jau līt. Es arī viss slapš esmu. Jātierinās mājām. Bija ok, 4 zivis. Vienu es, protams, nenofilmēju. Jo es biju aizmirsis, ka man GoPro ir ieslēgts. Es viņu izslēdzu, principā. Bet tas bija galīgs knapmēriņš. Vienu mājās paņem lielāko. 60 ar kaut ko centimetri viņa bija. Kopsumā tīri ok. Labi, paldies tiem, kas skatījās. Tad jau kaut kad nākamreiz. Rudens copa principā beidzās, tad jau nezinu, cik reizes vēl tikšu uzcepēt. Ja tikšu, tur kādu video vēl uztaisīšu. Bet ja nē, tad nāksies ar tiem video, kas tagad safilmēti ir izdzīvot līdz mājam. Ziemā es neeju copēt, man nepatīk tā ledus būšana. Neesmu vēl nobriedis tam. Labi, siet.